Esiet sveicināti šī gada pēdējā kanāla Laika doma raidījumā. Aptuveni pirms gada šajā laikā es sev biju uzstādījis mērķi savākt vismaz 3000 abonementu. Un pateicoties jums, klausītāji, tas ir izdevies ar uzviju. Nu jau ir gandrīz 4000 abonementu. Liels jums paldies par to! Tā kā nu jau šis kanāls ir ieguvis zināmu atpazīstamību, ja vismaz palicis daudz populārāks nekā agrāk, esmu nolēmis pirmo reizi uztaisīt raidījumu, kur pastāstu gan nedaudz par sevi, gan par to, kā veidoju šo kanālu, un arī nedaudz to, ko no šī kanāla varētu sagaidīt nākamajā gadā. Tātad sākumā par mani pašu. Mans vārds ir Juris Kučinskis, un esmu šī kanāla autors un arī vienīgais veidotājs. Es pats esmu no Jēkabpils un arī šobrīd tur dzīvoju, bet vairākus savus dzīves gadus esmu pavadījis arī Jelgavā un Daugavpilī. Esmu dzimis 1989. gadā, tieši dienā, kad krita Berlīnes mūris, tā kā šogad svinēju savu apaļo jubileju. Šo kanālu izveidoju un pirmo video publicēju 2019. gadā, tā ka patiesībā jau diezgan sen, un tas notika neilgi pēc tā, kad es biju pabeidzis savus maģistra studijas studiju programmā Starpkultūru attiecības. Un jā, būtībā sanāk, ka man nemaz nav oficiālās vēsturnieka izglītības, un patiesībā pašā sākumā šis kanāls arī runāja par nedaudz savādākām tēmām nekā tas ir tagad. Bet kā tas notika, tad es tagad arī centīšos pastāstīt. Tātad, ja runājam par šīm studijām, ko es pabeidzu, starpkultūra attiecības ir diezgan plaša nozare, un tā nebūtu neaprobežojas tikai ar kaut kādu atsevišķu tautu kultūru pētīšanu, bet gan drīzāk skatās kultūru tādā kā daudz plašākā skata punktā, jau būtībā pat katram individuālam cilvēkam var būt sava atsevišķa kultūra, ja veids, kā viņš sevi parāda, kā viņš skatās uz pasauli un tā tālāk. Tāpat bija arī ar šo mācību programmu, tur bija dažādi priekšmeti, nebija tieši vēstures, bet bija vairāk kā ideju vēsture, socioloģija, etnopolitika, publiskā viedokļa teorija, dažādu kultūru un subkultūru vēsture un pat žurnālistika. Tā nu pabeidzi šīs studijas, es biju izlēmis kaut ko no tā likt lietā, protams arī ar tādu cerību, ka tas kādam varētu būt arī noderīgi, un mans galvenais mērķis, protams, bija aizskart kādas mūsu sabiedrībai tuvas problēmas. Tādas, kuras tiešām šobrīd ir aktuālas. Tad nu paskatīsimies, kādi bija paši pirmie mani video, par kuriem jūs varbūt iespējams lielākā daļa pat nezināt. Tā kā redzam, te pirmais raidījums bija demokrātijas idejas attīstība. Bija jau pat no sākuma kaut kas arī par lietuviešiem, par to pastāstīšu nedaudz vēlāk. Bija raidījums par vārda brīvību, par sabiedrības iedalījumu labajos un kreisajos, identitāti, neoliberālismu, par postmodernismu, arī par valodu stāvokli mūsdienu Latvijā, kā arī, piemēram, par Eiropas Savienības veidošanos un cilvēkiem, kas aiz tā sākotnēji stāvēja. Un te jau bija arī kāds viens video par vēlāk populāro valodas tēmu, kur pirmo reizi vairāk pastāstīju par lietuviešu valodu, bet patiesībā tobrīd mani video nemaz neguva atsaucību. Un es atzīšos, ka es pat mēģināju maksāt par reklāmu, rezultātā es savācu varbūt labi 1000 skatījumus, kuri bija gandrīz bez komentāriem, ļoti maza interaktivitāte no skatītājiem. Ļoti iespējams, ka tie nemaz nebija pat latvieši, kas arī izskaidrot, kāpēc vispār nebija nekādu komentāru. Un tā, ka varētu teikt, ka pašā sākumā šis kanāls bija tāda kā izgāšanās. Un jāatzīst, ka tobrīd es arī varbūt nemācēju tik labi veidot šos video. Jeb darīju to sliktāk nekā daru tagad.
Tad nāca aptuveni 2 vai pat 3 gadu ilga pauze, biju kaut kā zaudējis savu motivāciju vispār, bet atkal aizrāva šī ideja. Gribēju tiešām runāt par kaut kādām aktuālām tēmām mums, un tobrīd bija visas šīs runas par metaversu, tā kā es uztaisīju raidījumu par metaversu. Runāju par atjaunojamiem resursiem, pat par Covidu, lauku izmiršanas jautājumu, 4. industriālo revolūciju, un pamazām sāku aizskart arī manas šobrīd tik populārās tēmas, kā indo-eiropiešu valodas, apskatīju grāmatu Cilvēki un likteņi senajā Līvzemē, tad pēkšņi sākās Krievijas uzbrukums Ukrainai. Tas arī uztaisīja tādu kā pauzi, droši vien kā vairākiem cilvēkiem, kuriem tobrīd bija grūtāk koncentrēties uz kaut kādiem papildus uzdevumiem. Es tikai paspēju uztaisīt kaut kādus raidījumus par propagandu, cerēju, ka tas varbūt kaut kā palīdzētu šajā situācijā. Un tad beidzot arī izveidoju savu šobrīd vispopulārāko raidījumu, kam piederējusi Latvijas teritorija. Es neteiktu, ka tas ir ideāls raidījums, un ja es to darītu tagad, tad noteikti uztaisītu arī daudz ko savādāku un to papildinātu, bet tieši šis bija raidījums, kas beidzot sāka ar laiku padarīt manu kanālu populāru. Tas savāca līdz šim brīdim veselus 40,000 skatījumu, kas arī ir šī kanāla rekords. Tajā pašā laikā es vēl turpināju par kaut kādām vecajām tēmām, apskatīju vokismu, valstu brīvību Eiropas Savienībā, tad vēl bija raidījums par propagandu, apskatīju kaut kādus nacistu runas, salīdzinot tās ar politiķu runām mūsdienās, kuri runā pirms uzsāk karu, kas īstenībā ir diezgan interesants raidījums, un kurš gan neguva to brīdi atbalstu lielu, runāja par brīvības jēdzienu, un vēl šo to aizskāru tādas tēmas kā demogrāfijas jautājums, kurš arī nebija īpaši populārs. Līdz beidzot bija vēl mēģinājums par mākslīgo intelektu, kas tobrīd likās tik populāra tēma, un, protams, atkal tikai 239 skatījumi līdz šim brīdim, agrāk tad bija vēl mazāk. Un tad es tomēr padomāju, vai es nevarētu pievērsties tam, ko es nevis studēju, bet tam, kas bija mani hobiji jau no diezgan agras bērnības. Un tā bija tieši vēsture. Jo savu pirmo vēstures grāmatu es saņēmu jau bērndārza laikā, tas bija tur kaut kas par viduslaikiem, vairāk kā ilustrētā enciklopēdija, un toreiz likās tik ļoti interesanta. Tā es jau būtībā pamatskolas laikā diezgan aktīvi sāku lasīt dažādas grāmatas par vēsturi. Sākumā, protams, bija arī dažāda alternatīvā vēsture, daudz kas arī par noslēpumainām vietām, kā piemēram Lieldienu salas vai Stonehenge un visādas teorijas, kā tas varēja izcelties. Tas man toreiz likās ļoti interesanti, protams, arī tagad ir interesanti. Bet ar laiku sāku arī pievērsties tieši pirmavotiem, visām kronikām, kad arī parādījās tieši šis mans raidījums par Indriķa kroniku, kas jau bija populārāks. Un tad joka pēc uztaisīju dažus lasījumus no vēstures grāmatas, kas bija uztaisīta par manu vecvecāko ciematu Biržiem, kas arī kļuva ļoti populāri, un tad jau es tiešām sāku domāt, ka jāmaina mans galvenais kanāla mērķis, un jāsāk vairāk runāt par vēsturi. Un tam pievienoju arī valodniecību, jo, labi es atzīšos, sākotnēji man ar valodām necik labi negāja. Pamatskolas un vidusskolas laikā es būtībā, ja neskaita manu dzimto latviešu valodu, labi zināju tikai angļu valodu, bet kaut kā tieši augstskolas laikā es sāku interesēties vairāk par lietuviešu valodu sākumā. Es pašmācības ceļā apguvu lietuviešu valodu un pat biju aizbraucis uz pusgadu apmaiņas programmā uz Lietuvu, ar ko tad arī var izskaidrot manu diezgan lielo interesi par šīm lietuviešu tēmām. Jo tas, protams, arī ir saistīts gan ar vēsturi, kas ir mana pirmā lielā aizraušanās, un beigās arī ar valodniecību, jo, kā zinām, lietuviešu valoda ir vienīgā dzīvā valoda, kas ir radniecīga latviešu valodai, kas, protams, ir ļoti interesanti.
Vēlāk pašmācības ceļā iemācījos arī krievu valodu, kas man noderēja manās vēlākajās darba gaitās, jo kādu pailgāku laiku strādāju diezgan lielā lauksaimniecībā Daugavpils pusē, un pēc tam ieguldīju arī zināmu laiku, lai mācītos vācu, poļu, zviedru, franču valodas, beidzamajā laikā arī igauņu valodu. Jāatzīst gan, ka visas šeit tālāk nosauktās valodas es neesmu iemācījies tik labi kā angļu, krievu un lietuviešu. Ar šīm valodām es varu vairāk kā klausīties, kaut ko palasīt, bet sarunāties es īsti nevarētu, ja vien īpaši nepiepūlētos un nesāktu trenēties. Bet tā, ka varbūt, ja kādiem interesē tieši tēma par valodu apgūšanu pašmācības ceļā, tad es arī noteikti kaut ko tādu varu izveidot. Pastāstītu, kā es to darītu, kādi varētu būt labie piemēri, kas man labāk strādājis, kas sliktāk strādājis. Tādēļ lūdzu dodiet zināt, ja kaut ko vēlētos tādu dzirdēt. Un vispār kopumā, sākot no pagājušā gada, man beidzot izdevās veikt daudz maz regulārus ierakstus ar maniem video. Ja iepriekš, kā jau stāstīju, bija vismaz 2 reizes, kas uz kādu laiku pārtrauca manu darbu pie video veidošanas, tad tagad jau ir 2. gads, kad to daru vismaz reizi mēnesī, bet cenšos arī biežāk. Un te jau ir tās tēmas, kuras droši vien lielākā daļa tagadējo manu skatītāju arī ir redzējuši. Apskatīju gan visas kronikas, apskatīju Latvijas pirmtautas, kas bija diezgan veiksmīgi raidījumi. Apskatīju dažādus valodu jautājumus, salīdzināju tās pašas baltu valodas, salīdzināju arī slāvu valodas, kas bija diezgan kontroversāls raidījums, vismaz dažiem tas īpaši nepatika, un es apsolos uztaisīt šim video nākamo daļu, kuras apskatīšu arī alternatīvās versijas tam, kas izskaidro baltu un slāvu valodu līdzības. Tajā pašā laikā galīgi nepametu arī citas tēmas, kas ir drusku saistītas tieši ar mūsu sabiedrības problēmām. Apskatīju tādas tēmas kā ekonomiskais patriotisms, demokrātija, rūpniecība Latvijā, emigrācija. Bet kā jau arī iepriekš, tieši šie video nebija gluži tik populāri kā mani vēstures vai valodniecības video. Acīm redzot, man vislabāk tomēr sanāk runāt par šīm tēmām. Un tagad nedaudz par pašu darbu, ko ieguldu šajā kanālā. Tātad būtībā cenšos publicēt vismaz 2 raidījumus mēnesī. Šis darbs vienmēr sākas ar literatūras izzināšanu. Protams, es jau no sākuma diezgan daudz zinu par šīm tēmām, kuras izvēlos. Cenšos izvairīties no tēmām, par kurām nezinu gandrīz neko. Un ja runājam tieši par avotiem, man ik pa laikam par to jautā. Un jau vismaz pēdējos 1,5 vai pat 2 gadus es vienmēr atstāju izmantotās literatūras sarakstu pie raidījuma apraksta. To var apskatīties šeit. Te kā piemērs ir pats pēdējais mans raidījums par latgaļiem. Tātad notinam līdz video aprakstam, spiežam uz pogas vairāk un patinam uz pašu leju, kur tad arī ir izmantotie avoti. Tātad gan grāmatas, gan arī dažādi video. Lūk, tātad visu to, par ko es stāstu, to var arī reāli pārbaudīt, no kā es to ņemu. Es to gan nekad nestāstu tikai no kaut kādas savas pieredzes, bet gan tieši no zinātniskās literatūras un arī no populāri zinātniskajiem raidījumiem, ja video. Starp citu, ir arī cita noderīga sadaļa pie maniem raidījuma aprakstiem, un tas ir satura rādītājs. Tas ir cilvēkiem, kuriem varbūt interesē tikai kaut kāda viena konkrēta tēma, tad viņi var diezgan viegli pārslēgties starp šiem virsrakstiem. Tas tā dažiem, kas varbūt nezināja par šo funkcionalitāti. Pēc informācijas apkopošanas, protams, sāku rakstīt, un gandrīz katram manam video ir iepriekš sastādīts scenārijs. Ir tikai daži izņēmumi, kā arī, piemēram, šis raidījums. Bet varbūt vēlāk sākšu taisīt arī vairāk raidījumus, kur es vienkārši pats stāstu no savas iedvesmas bez iepriekš sagatavota teksta.
Vismaz par kaut kādām īsākām tēmām. Diemžēl brīvā laika man nav tik ļoti daudz, jo, protams, šis ir tikai mans hobijs. Kaut ko varu darīt tikai pēc darba dienas beigām, bet, protams, arī tas nav man tik brīvs laiks, jo audzinu arī 2 bērnus, kas paņem diezgan daudz laika. Un, protams, ir jāpavada laiks arī ar ģimeni kopumā, un dažreiz arī ar draugiem, kas ir svarīgi. Tādēļ vismaz pagaidām nevaru apsolīt, ka šie video varētu kļūt biežāki, bet varbūt ar laiku. Un dažreiz ir uzpeldējis jautājums par komentāru pazušanu. Es varu teikt tikai to, ka es komentārus gandrīz nekad nedzēšu. Vienīgie gadījumi, kad es to tiešām daru, ir tad, kad komentētājs kādu stipri apvaino, piemēram, lamājas, tur aicina uz kaut kādu naidu. Jā, tad es tiešām izdzēšu, bet tādu gadījumu nav nemaz tik bieži. Un es īsti nezinu kādēļ, bet tiešām dažreiz gadās, kad kādi komentāri pazūd. Es zinu, ka tā notiek arī zem citu kanālu video. Esmu mēģinājis rakstīt Googlei tieši par šo jautājumu, kā to varētu risināt, kādēļ tas notiek, bet tā arī nekādu atbildi neesmu saņēmis. Un vienīgais, ko esmu ievērojis, ir tas, ka nezinu kādēļ, bet dažkārt tas notiek ar komentāriem, kas ir garāki. Tā, ka ja esat ievērojuši, ka jūsu komentāri bieži pazūd, tad ir gandrīz 100%, ka to daru nevis es manuāli, personīgi, bet gan tas ir kaut kādas iekšējās YouTube jeb Google politikas dēļ, vai pat kaut kādas kļūdas dēļ. Varu ieteikt varbūt mēģināt rakstīt īsākus komentārus. Es ceru, ka kādreiz šī problēma atrisināsies, jo es tiešām nevēlos zaudēt jūsu vērtīgos komentārus un arī vienkārši jautājumus. Bet tagad nedaudz par šī kanālā plāniem nākamajam gadam. Tātad, protams, es turpināšu veidot daudzus video par vēsturi un valodniecību, jo, protams, liela daļa cilvēku, kas šeit ir pierakstījušies, ir tieši dēļ tā. Es turpināšu apskatīt informāciju par baltiem, tā kā šobrīd jau ir apskatītas visas senākās Latvijas baltu tautas, tad nākamajā gadā varbūt vairāk pievērsīšos prūšiem, lietuviešiem. Protams, turpināšu stāstīt arī par to, kas ar latgaļiem, kuršiem, zemgaļiem, sēļiem un līviem notika arī tālākajā vēstures gaitā. Es domāju, ka es veltīšu vismaz pa vienam raidījumam gan Livonijas posmam, gan Žečpospoļītas posmam, gan Zviedru posmam, gan Krievijas posmam mūsu zemēs. Noteikti uztaisīšu arī papildus raidījumus par valodniecību. Gribētos beidzot apskatīt tuvāk tieši prūšu valodu. Es gan to nekad neesmu mācījies, tā ka mācīsimies kopā. Plānoju apskatīt kaut kādas mūsu tuvāko kaimiņu valstu ietekmes uz latviešu valodu. Apskatīšu jautājumus, kas ir diezgan bieži parādās, kurš jautā tieši vai par to, vai kāda konkrēta valoda nav izdomāta valoda. Šis uzskats ir diezgan izplatīts, kā izrādās, tādēļ parunāšu par šo tēmu. Un tad, protams, noteikti apskatīšu arī solītās versijas par to, kādēļ tad slāvu valodas ir zināmā mērā līdzīgas baltu valodām. Tomēr nevēlos, lai nākamais gads būtu identisks šim gadam, tādēļ uzsākšu vienu jaunu tēmu, ko iepriekš īsti neaizskāru. Ja lasāt komentāru sadaļu zem maniem video, tad droši vien būsiet ievērojuši, ka aizvien biežāk arī parādās dažādi komentāri, kas saistīti tieši ar modernajiem konfliktiem. Daži pat cenšas viens otru, ieskaitot arī mani, apvainot par kaut kādu noteiktu darbošanos, tā teikt, naidīgo spēku pusē, jeb, sāksim ar visiem tiem Kremļa aģentiem, tā teikt. Un sākot jau ar šo gadu, lai gan, protams, arī zināmā mērā agrāk, mēs redzam, ka šis pēdējo 3 gadu iesākušais saspīlējums sāk arvien izplesties, un lai gan izskatās, ka varbūt drīzumā varētu kaut kādā zināmā mērā varbūt arī nedaudz norimties, tas tomēr izskatās kā tikai klusums vai pauze pēc kaut kādas vēl tālākas sacīkstes, kas būtu jau daudz augstākā, globālākā mērogā, varbūt pat kaut kas līdzīgs kā iepriekš augstais karš.
Tātad ne jau tikai karš starp Ukrainu un Krieviju, bet arī zināmā veidā kā civilizāciju sadusme starp rietumiem un jaunajiem alternatīvajiem blokiem, kas šobrīd veidojas. Ja būsiet skatījušies kādus no maniem senākajiem video, tad redzēsiet, man ir atsevišķs raidījums tieši par rietumu civilizāciju, jau par šī konflikta sākumu, par šaubām, kas saistītas ar rietumiem. Un, protams, tur jūs varat redzēt, ka es pavisam noteikti esmu rietumu civilizācijas pusē. Kaut kādi apvainojumi par to, ka es te kaut ko slēpju un slepeni cenšos atbalstīt Latvijas pretiniekus. Tā gluži nav, kā jūs to arī pārliecināsieties. Tādēļ esmu nolēmis, ka sākšu runāt arī par pavisam nesenu vēsturi, kas ir tiešā veidā saistītas ar mūsdienu problēmām, ar mūsdienu jauno konfliktu. Tā kā noteikti apskatīšu gan NATO veidošanās vēsturi, tā saucamo NATO izplešanos, Eiropas Savienības veidošanos, vispār kopējās Rietumu un Krievijas miedarbības, viņu sakarus gan nesenā vēsturē, gan senāk. Tā kā noteikti varat sagaidīt arī vairāk raidījumus tieši par moderno vēsturi, varbūt 20. gadsimts, jau 21. varbūt nedaudz 19. un tam līdzīgi. Tātad procesiem, kas aizsāka tieši mūsu moderno konfliktu, kas risinās šobrīd. Ne tikai kara līmenī, bet arī jau tādā kā augstākā kultūras un civilizācijas sadusmes līmenī. Ceru, ka jums tas patiks vismaz tikpat ļoti vai pat vēl vairāk nekā mans līdzinējais saturs. Es, protams, nerunāšu tikai par to, bet tā būs viena no mana nākamā gada tēmām. Tas nu tad arī būtu viss par maniem tuvākajiem plāniem. Tātad novēlu visiem labi sagaidīt šo jauno gadu, novēlu visiem laimi, lai viņiem izdodās izveidot savus plānus un lai tiešām izdodās tos arī īstenot. Un lūdzu atstājiet komentāros savas domas par šo kanālu, ko jūs tajā gribētu dzirdēt, kas jums patīk, kas nepatīk. Vienmēr esmu gatavs uzklausīt konstruktīvu kritiku. Un varbūt arī atstājiet kāds ziņu, ja esat šeit šajā kanālā jau no senākiem laikiem, varbūt jau kopš tā izveidas laika 19. gadā vai 20. gadā, varbūt sākāt skatīties tikai pagājušajā gadā vai aizpagājušajā gadā. Būtu interesanti to dzirdēt. Paldies par jūsu uzmanību. Līdz nākamajai reizei. Laimīgu jauno gadu!